Kāpēc man panna ir melna, kāpēc šī tā ir tērauda? Tu nemazgāji. Kā garšīgāk pagatavot vistu, ja ne kopā ar profesionāliem draugiem? Tādēļ šeit Lauris. Jā, un šodien mūsu solo dziesmu dzied šī unikālā panna. Tādēļ, Jāni, es parādīšu, kā pareizi ar viņu rīkoties. Ieslēdzam un uzkarsējam. Paņem pieliec pirkstu. Ir karsts. Parasti tas neliek pirkstu pannā. Nebaidies. Ir silts, jā. Tas ir ūdens. Drusku ūdens. Visu uzlej nedaudz. Jā. Šis ir tas, kas parāda, skrien tas ūdens tur? Ka ūdens skrien. Tātad panna ir karsta. Tiklīdz ūdens ir izkūpējis, mums vajag šo maksimālo gatavošanas temperatūru nogriezt aptuveni uz 60%. Ņemam, noplaukam. Jā. Gatavs. Tagad ir eļļa. Cik daudz eļļas? Nu, lai es tev teikšu, kad stop. Aha. Vēl drusku. Vēl drusku. Un viss. Okay. Tad paņemam lūdzu šo rīku un liekam visu. Tā, vienkārši liekam virsū, jā? Jā. Okay. Tā. Vai ir kaut kas, kas man jādzird tajā brīdī, kad es lieku visu, vai jāredz? Tev jāspēj iedomāties, cik garšīgi viņa izvēlēt. Skaidrs, tas viss ir par prātu. Jā. Mēs nekur nesteidzamies. Ja? Paskaties, kā cepās. Mēs redzam ļoti garšīgu un sulītu produktu. Izlasi instrukciju, mēģini, eksperimentē, izgaršo, un tev viss izdosies. Mums ar tevi šodien izdevās viss no pirmās reizes.